Skolēni, tērpušies krāšņos dažādu laikmetu tērpos, gatavojās nu jau par tradīciju kļuvušā skolas karnevāla atklāšanai. Karnevālā, kas Rīgas 13. vidusskolā tiek rīkots ik pēc 2 gadiem, šogad tika demonstrēta dažādu laikmetu dzīve. Tā taps arī nosaukums – laikmetu masku balla. Tā ir Krieva balle, dažādi gadsimti – 16., 17., 18. un 19. Un dejo dažādas dejas, mēnoetu, valsi, arī atveršanas deja, un tas viss dažādos gadsimtos, un tas viss notiek, skatās arī cilvēki mūsu skolā un piedalās mūsu skolas skolnieki. Katrs pasākuma dalībnieks bija ieties savā tēlā, to demonstrējot gan priekšnesumos, gan tērpos. Mans tērps, tas ir 19. gadsimts. Masku balles mērķis bija parādīt skatītājiem, kā cilvēki dzīvojuši, dejojuši un izklaidējušies pagātnē. Vairāk kā 30 skolēnu vecāki, skolotāji un citi interesanti bija sanākuši, lai vērotu sagatavotos priekšnesumus. Pirms laikmetu masku balles skolēni gaitņos nemierīgi gaidīja, kad durvis beidzot atvērsies, un viņi varēs parādīt sagatavotos priekšnesumus. Lai arī dalībnieki bija satraukušies, viņi ticēja, ka viss izdosies kā plānots. Es ļoti nervozu un ļoti gribu, lai viss būs labi. Zāles durvis atvērās, un visi dalībnieki cēli devās iekšā. Skolēni, tērpušies graznos dažādu gadsimtu tērpos, spēlēja mūzikas instrumentus, lasīja dzeju, dziedāja laikmetam raksturīgas dziesmas, izspēlēja etīdus un demonstrēja savas prasmes dažādu deju izpildē. Katrā dejā piedalījās atsevišķa skolēnu grupa, taču beigās visi vienojās kopīgā dejā, un tās izskaņās zāli svinīgi atstāja. Paši skolēni atzīst, ka šādi pasākumi ir ļoti aizraujoši, un viņiem ir prieks, ka tiek dot iespēja tajos aktīvi piedalīties un demonstrēt savus talantus dažādās jomās. Man ļoti patika, un arī dejot patika, un arī īpaši numuri tie, kur es nevienu reizi neredzēju, un tāpēc arī bija interesanti. Arī pasākuma organizatori, Mūzikas akadēmijas horeogrāfijas katedras docenti Janīna Martensona ir apmierināta ar pasākumu. Man patīk. Jā, man patīk, ka bērni var uztaisīt sevi tērpi. Viņi zina maneri, viņi zina kaut ko vairāk nekā skola. Laikmetu masku balli gan skatītāji, gan dalībnieki atstāja priecīgi un nenožēloja tās apmeklēšanu, cerot, ka šādi pasākumi tiks rīkot biežāk. Līva Romane, Dainis Juraga, speciāli portālam e-skola.